sacensību atklāšana, simboliskā lentas pārgriešana, kas tiek uzticēta federācijas vadītājam Rinaldam Dimiņam. Lūdzu, aplausiet! Līdz ar to Latvijas čempionāts spēka trīscīņā bez ekipējuma Rīgas kauss ir atklāts. Labdien sacensību dalībniekiem visiem īsumā informēšu varbūt, kādēļ mums arī tāda lentas pārgriešana šajā gadījumā. Par šo pasākumu tad mums jāpateicās Vitālijam Duvulam, kurš uz šo brīdi Rīgā mums ir izveidojis pirmo sporta klubu, kas ir orientēts tikai uz spēka trīscīņu. Zinām, Rīgā ir daudz sporta klubu, bet tie lielākoties īsti ir fitnesa sporta klubi. Vitālijs ir veicis šo svētīgo darbu, ieguldījis gan savu naudu, laiku, savu atbalstītāju līdzekļus un ir sakopis šo telpu. Līdz ar to šeit ir, teiksim, tāds īsts, gan pēc noskaņas, gan pēc sajūtām spēka trīscīņas ir powerliftinga sporta klubs. Un tāpēc arī šīs sacensības tika nolemts rīkot vienlaicīgi šajā sporta klubā, lai, teiksim, mēs ar saviem startiem un, teiksim, rezultātiem atbalstītu Vitāliju, lai, teiksim, arī pārējiem varbūt dot kaut kādu iedvesmu rīkoties līdzīgi. Paldies Vitālijām par to, protams. Nu, un šodien, protams, apsveicu visus sākotnēji ar Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu. Vakardien droši vien visi bija uz gubuņošanu, Staro Rīga. Sveiciens visiem šajos svētkos un runājot par šo Rīgas un Latvijas apvienoto čempionātu. Tātad novēlu visiem veiksmīgus startus, labus rezultātus. Priecājos, ka pie mums arī nekautrējās startēt tā saucamie pasaules čempioni, jo diemžēl pie mums vietas un rezultātus nopirkt pa naudu nevar, te viņus var tikai izcīnīt. Tā ka sveikmes visiem. Un uz priekšu es dodu vārdu Arnim Škevam. Vitālija, kādu vārdu teiksi? Jā, bet vienīgi Vitālija, tas vārds iestīgries. Paldies, tad Vitālija šoreiz saka, ka viņš ir visu izdarījis, viņam nav ko teikt. Visu rāda darbi. Tālāk nodot mikrofonu Arnim Škevam, sacensības sekretāram, kurš arī šo procesu vadīs tālāk. Un tātad valsts dzimšanas dienai par godu un sacensību atklāšanai visi tātad pieceļamies valsts himnē.